Tagad tu uzliznot, visu laiku seko līdzi, un nē, tur vajag poši, nē, tur vēl vajag vēl kaut ko pielabot. Nu, tā kaut kā tas ir laba lieta, ka tev nav jādomā par to, ka tev nav labi. Es esmu piedalījusies izstādēs, gan tepat Saukrastos gan bibliotekā, gan Saukrastu svētkos, gan, mēs kādreiz arī te bija, kad, šobrīd neesam vēl mēģinājuši, bet kādreiz bija arī draudzenes, arī, kas, protams, glezno. Mēs tā kā plenēriņas maziņas pie mājas taisījām. Man tāda smaga slimība, kaut kāda, pirms 40 parādījās un traki. Un tas pamazām sliktāk, bet tagad ir tā kā apstājies, laikam, tā liekas, rati laikam nolika ietā. Un tagad es gleznoju un izvietoju reklāmas un sludinājumus Saukrastos, sazinos ar klientiem. Klienti par reklāmām man brauc arī, atved reklāmas, tad mēs salaminējam, sataisam visu un tad mēs braucam likt ārā viņus. Mums ir bruģis uzlikts, lai es varētu tikt līdz vārtiem, tad, kad atbrauc klienti. Arī vispār no mājas, no šejienes ārā es varu izbraukt, no terases pa taisno var izbraukt līdz mašīnai. Vīram nav jānes no terases līdz mašīnai, bet es varu piebraukt pie mašīnas, viņš man ieceļ mašīnā. Tā, tas viss. Pa visām durvīm var izbraukt. Man bija saplīsis pacēlājs uz otro stāvu. Saplīst un atbrauc meistars, un tad viņš man teica, kad ir tāda iespēja, un tā arī mēs pieteicāmies, un mēs esam šajā projektā. Ļoti atsaucīgi darbinieki Saukrastos. Man tiešām ļoti paveicies, ritīgi forši tie sociālie darbinieki. Ritīgi labi atbalsta, visi piezvana un visi runājam. Viņi man visu laiku pēc katra posma viņi man rakstīja, esam tik tālu, un tā, lai es nestresotu. Es visu laiku mājās stresoju, ka būs, vai dabūsim, zini kā, tu jau sadomājies, cilvēks jau sadomājies, ja tev pasaka, ka tev ir iespēja dabūt to, un ka tev būs kaut kāda labāka dzīve, tad tas bija tā, ka ļoti atbalsta, tādā ziņā, ka viņi man, sūtīja gan īsiņas, gan WhatsAppā, un viņi saka, ka es arī ļoti operatīvi visus dokumentus, ko vajadzēja iesniedz, un viss bija ļoti labi. Tā kā man tiešām tā mierīgi, man bija mierīgi, es nezinu, vai viņām bija mierīgi. Mēs ļoti novērtējam tiešām, tā kā Eiropai mēs esam, paldies, pateicību parādā.